Tad šeit šodien mana rota veica kompleksa uzdevumu, kas ir Winter Shield 25 ietvaros. Un tad galvenais bija integrēt visus rotas vadus, kas ir izlūkvads, štāba sakara vads, mīnmetēja vads un prettanku vads vienā lielā manevrā, kur tad katrs no vadiem dara savu specifisko uzdevumu. Un tad viss uzdevums sākās ar to, kad izlūkvads bija izvirzies uz savām pozīcijām un veica novērošanas operācijas gan ar bezpilota lidaparātiem, gan ar sev pieejamiem speclīdzekļiem uz zemes, jeb tiem sauktajiem zaļajiem izlūkiem. Un tad pēc šī te informācijas, kad izlūks pamanīja, ka pretinieks tuvojās no ziemeļiem uz dienvidiem, uz mūsu atbildības rajonu, tad tika iniciēts prettanku vads, kurš tad veica FPV drona lidojumu un ietriecās pretinieka mērķī. Tad pēc šī te izlūkvads bija tuvajā kontaktā. Pēc tuvā kontakta tad izlūkvads veica atkāpšanos uz nākamajām secīgajām pozīcijām un nākamo kauju pārņēma prettanku vads. Tad prettanku vadam bija šī te lieliskā iespēja šodien izšaut gan ar spike short range un gan ar spike long range, kuru mēs diemžēl neredzējām, jo tad laikapstākļi mūs šajā brīdī ietekmē. Un tad prettanku vads galvenais uzdevums viņiem bija veikt disrupt, kas ir šķelšanu, pretinieku šķelšanu, vienā noteiktā asī, viņu atbildības rajonā, atkāpties uz secīgajām pozīcijām un tad atkāpties uz savu gaidīšanas rajonu, kur tagad viņi saņēmuši jaunu uzdevumu, ir pastiprināt izlūku pozīcijas. Mīnmetēja vads, kas sekojuši atradās vairāk uz dienvidiem, saņēma uzdevumu no izlūkvada priekšējiem novērotājiem, ka ir pamanīt pretinieka kājnieku vienības un tad iznīcināt šīs te pretinieka kājnieku vienības ar 120 mm mīnmetējiem, kas mums ir pieejami. Tad 3 apkalpes strādāja uz šo te zonu, kas bija UKSO zona, un tad principā tur arī pretinieka kājnieku vienības tika iznīcinātas, un pēc tam viņi iesaistījās tuvajā kaujā, kur pretinieks tomēr piesaistīja rezervis un veica atkāpšanos uz nākamo vietu. Un tad tagad mēs turpinām virzību tālāk uz ziemeļiem, kur prettanku vads pastiprina izlūkvadu viņu novērošanas postenī. Un tad, principā, mēs esam nostājušies pēdējā aizsardzības līnijā, kur mēs bloķēsim pretinieku un, principā, tur viņu arī iznīcināsim, sagaidot draudzīgo spēku pretuzbrukumu.